Kas ir tiesiskums? Burtiska likuma interpretācija vai cilvēcisks taisnīgums? Šis jautājums iegūst jaunu un izšķirošu nozīmi laikmetā, kur mākslīgais intelekts sāk ieņemt arvien būtiskāku lomu. Mūsu šodienas sarunu viesis ir Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš. No sarežģītākajām krimināllietām līdz pašaizliedzīgiem palīdzības braucieniem uz Ukrainas fronti aktīvas karadarbības laikā, Saulis, kā viņu pazīst kolēģi, mums visiem atgādina par to, kā gan tiesas zālē, gan dzīvē visa pamatā ir jāatceras par cilvēcību. Savā 28 gadus ilgajā praksē viņš ir ne tikai kļuvis par vienu no atzītākajiem advokātiem Latvijā, bet arī apliecinājis sevi kā līderi, kuram šodien visa advokātu saime ir uzticējusi veidot savu nākotni. Šī ir saruna par advokāta lomu mūsdienu un nākotnes digitālajā laikmetā, kā arī par stratēģisko redzējumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas kalpo tiesiskumam, nevis to apdraud. Mani sauc Mārtiņš Odobērs, un šis ir Jurista prāts – saruna ar Salvedi Vārpiņu. Zvērināts advokāts ar te 30 gadu pieredzi, un no šī gada arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš. Sauli, liels paldies, ka piekritāt sarunai, lai dalītos savā redzējumā, kas apvieno gan praktizējošu advokātu ikdienas izaicinājumus, gan arī nozares līdera stratēģisko skatījumu uz nākotni. Jūs esat viens no atzītākajiem advokātiem Latvijā, īpaši krimināltiesību jomām, un kamēr daudzi zēni bērnībā sapņo kļūt par ugunsdzēsējiem, sportistiem vai astronautiem, man liekas, ka reti kurš pat aizdomājās par krimināllietu advokāta karjeru. Un es gribētu, lai jūs vairāk pastāstiet, kas bija tā motivācija vai notikums, kas jūs pievērš ne tikai juridiskajai nozarei, bet arī tieši krimināllietu advokāta ceļam. Lasot literatūru, kurš vēl ceļš skolas laikā aizraujies ar detektīviem, grib kaut ko izmeklēt, atklāt. Bet mans ceļš bija mazliet savādāks, teiksim, tajā ziņā, kad man tēvs bija jūrnieks un pirmā man doma bija kļūt par jūrnieku. Bet neizturēja konkursu Rīgas jūras skolā tajā laikā, kā viņi sauc, un viens no maniem tuvākajiem bērnības draugiem iestājās juristos, un es domāju, kāpēc man arī ne. Viņš stāstīja studentu dzīvu, juristiem ir ārkārtīgi interesanti, plus, kā es jau teicu, šīs bērnības, jeb skolas laika sapņiem atmiņas par detektīviem, un tā es nonācu juridiskajā fakultātē. Attiecīgi juridiskajā fakultātē man mērķis bija tiešām kļūt sākumā par izmeklētāju un izmeklēt noziegumus, cīnīties pret noziedzību. Bet tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka tā sistēma arī tajā laikā bija tāda, ka darba slodze bija tik liela, ka to darbu es jūtu, ka es nevaru izdarīt tā kā līdz galam. Ir sasteigts, kaut kas neizdarīts, neapmierinātības sajūta ar to neizdarīto, un kaut kādā brīdī es pārorientējos, ka tomēr advokāts ir brīvāks šajā ziņā. Viņš izvēlas pirmkārt jau savus klientus, jeb lietas, ar kurām viņš grib strādāt, un tās lietas, ko viņš izvēlas, viņš strādā tiešām, ja ir apzinīgs, strādā no A līdz Z, arī viss izstrādā tajā lietā. Un tas bija tas galvenais, varbūt viens no tiem vadomotīviem, tātad pirmkārt jau nezaudēt šo te saikni ar izmeklēšanu, ar to kas ir krimināla tiesisko pasauli, otrkārt izdarīt to darbu labi. Un paralēli arī savai advokātu praksē, jūs esat uzņēmies arī ļoti nozīmīgu papildus atbildību, kas ir advokātu padomes priekšsēdētāja loma. Jautājums būtu, kā jūs nonācāt pie lēmuma kandidēt uz šo pozīciju un kā jaunajā ikdienā izdodas arī līdzsvarot šo darbu, kas ir tiesu zālē un visas advokatūras vadošā pārstāvjā amata? Kad nostrādā vienā profesijā, ja vienā nozarē pietiekoši ilgi, tu sāc saskatīt to, kas varbūt traucē, kas būtu uzlabojums, kas būtu maināms, lai tie rezultāti būtu labāki. Jo tas mērķis kopējais jau ir tiesiskums. Panākt šo tiesiskumu maksimāli augstā līmenī. Panākt pilnīgi tiesiskumu ir neiespējami. Tātad tas ir ideāls, uz kuru mums jātiecās. Un nostrādājot pietiekoši ilgi, es saskatīju, kad mana pieredze ir pietiekoša, lai es varētu mēģināt kaut ko pamainīt tajā sistēmā, kas ir. Jo ir pietiekoši daudz trūkumu. Un tas bija viens no galvenajiem motīviem, kādēļ es arī izvēlējos kandidēt un kandidēju. Jo es uzskatu, ka
Ir man tādas rakstura īpašības, ar kurām es varu, kā teikt, iestāties ne tikai par saviem klientiem, bet arī iestāties par savu advokātu saimi. Jā, jo viena ir praktizējošā advokāta loma, un otrā ir jau tāda strateģiskākā, kas prasa strateģisku redzējumu un tieši visas nozares aktuālo izaicinājumu adresēšanu tādā vairāk kā politiskā rakursā varbūt. Nostrādājot vairāk nekā 20 gadus tieši kā advokātam, ir redzami tie virzieni, kuros vajadzētu iet un kuros nevajadzētu iet. Un es domāju, ka tieši šī pieredze, kur ir uzkrāta gadu laikā, redzot, kur ir problēmas, kur nav problēmas, kur vajadzētu ko risināt, ko nē, es domāju, ka arī tas dod pamatu veidot šo te stratēģiju un noteikti virzienu, kādā ir jāiet. Un manī ir pārliecība par to, kas ir jādara. Nezinu, vai izdosies to sasniegt vai nē, jo tas nav atkarīgs tikai no manis. Tas atkarīgs no tā, cik mans kolektīvs man atbalstīs, cik atbalstīs kolēģijas biedri, cik viņi būs gatavi iestāties par atsevišķiem jautājumiem. Bet tas, ka mēs varētu kaut ko mainīt, tā ir man pārliecība. Kas ir šīs tās būtiskākās pārmaiņas, ko jūs gribētu ieviest? Es neteikšu, ka tās ir pārmaiņas, bet tas ir visā Eiropas, neteiksim, tā ir problēma, bet advokatūra vienmēr ir uztverta kā neatkarīga organizācija. Protams, mēs pildām funkcijas, kuras ir nepieciešamas valstī, lai nostiprinātu šo tiesiskumu, bet šīs funkcijas mēs nevaram pildīt bez neatkarības. Bet šī neatkarība traucē daudziem, jo prokuratūra grib strādāt tā, kā viņi uzskata, kā viņiem būtu. Viņa galvenā funkcija arī celt apsūdzību. Un viņiem traucē tas, kad mēs ik pa laikam norādām, ka kaut kas nav izdarīts pareizi. Mēs esam tie, kas parāda viņa darba brāķi. Tātad, ja ceļ apsūdzību, cilvēks ir tiesājies, un viņi tik un tā attaisno pēc daudziem gadiem, tas parāda, ka tas ir bijis brāķis kaut kur. Kaut kas nav nostrādāts. Un nevienam nepatīk, ka parāda, ka viņa darbs ir brāķis. Un tas pats ir attiecībā uz tiesu. Ir tiesa, kur ir notiesājošs spriedums, bet beigās tiek panākts attaisnojošais spriedums. Tad kaut kādos posmos ir bijis brāķis. Un ir šī vēlme, kā saka, mazināt šo advokatūras ietekmi. Un to var mazināt tieši ierobežojot viņa neatkarību. Un tas ir galvenais jautājums manā skatījumā, par ko ir jācīnās. Tad ir jānotur šī neatkarība. Ir jāapkaro visi mēģinājumi ierobežot šo neatkarību. Tas ir ļoti interesants aspekts, kā par to domāt. Jā, tāpēc, ka tā sadalītība, kas būtu tieslietās, tā saskaldīšana, jā, tas viennozīmīgi neveido to kopistisko bildi kopā, jo, Te ir cita problēma. Problēma ir tā, ka mēs neredzam to kopējo mērķi, ka jebkura no institūcijām, kuri valstī ir izveidota, tā ir cilvēku labā. Tā ir cilvēku labā un sabiedrības labā. Un sabiedrība pirmkārt vēlas, lai būtu tiesiskums, un tiesiskums ir jāsasniedz ar tiesiskiem līdzekļiem, ievērojot visas tās cilvēku tiesības, kuras ir nostiprināts. Bet iestādes ik pa laikam izvirs kaut kādu, viņu mērķis ir atstrādāt savu funkciju, aizmirstot par to, ka aiz tā stāv cilvēks ar savu dzīvi, un kad jebkurš netaisns process, vienalga sākot ar pašu sīkāko, ar apcietināšanu, ar aizturēšanu, apcietināšanu, ārestu uzlikšanu mantai, tiesāšanos, ja tas ir bijis nepamatots, tas aizskar šīs cilvēku tiesības. Un tas ir būtisks aizskārums. Un tas, ko mēs ļoti bieži daudzos gadījumos saņemam no valsts, ir vienkārši atvainošanās. Un nekas vairāk. Neskatoties to, ka varbūt ir sabojāta reputācija, ir nodarīts kaitējums ģimenei. Šie kaitējumi ir dažādi. Un tas ir nepietiekoši. Un tādēļ šī advokāta funkcija ir ārkārtīgi svarīga, lai laicīgi norādītu uz to, ka kaut kas neiet pareizajā virzienā. Runājot arī par šīm lietām, medijus jūs bieži dēvē par skaļo lietu advokātu. Kas jūs profesionāli piesaista tieši šajās sarežģītajās un augsta profila lietās, kā piemēram tas bija Imantas hakera lieta, kur runa bija par izdošanu uz citu valsti, par ko jūs ļoti spēcīgi iestājāties par to, vai tam vispār vajadzētu pastāvēt. Un, kā jūs vispār tiekat arī galā ar šo spiedienu, apzinoties to, ka visas valsts uzmanība tajā brīdī ir vērsta tieši jūsu darbam?
te nevarētu teikt, ka mani piesaista, jo ne jau es izvēlos klients izvēlās advokātu. Un acīm redzot, ir tas īpašību kopums, ja attiecīgi profesionālās īpašības, kādēļ klienti izvēlas, ja uzskat, ka es varētu būt tā persona, ja tas advokāts, kurš šo aizstāvību varētu veikt. Un, ja man patīk sarežģītas lietas, kur ir jāiegulda darbs, kur ir ļoti bieži pat jāmācās. Ir daudz, ja mēs atceramies kaut vai universālu veikalu spridzināšanas lietu, man nācās izpētīt, ko nemāca ne universitāte, ne arī kur citur. Sprākstvielu sastāvdaļas, kā sprākstvielas veido, kā viņas darbojas un tā tālāk. Ļoti bieži iznāk lasīt kādu speciālo literatūru, lai varētu saprast, kas lietā ir. Kur ir kļūdas, kur ir kas izdarīts pareizi, kur ir izdarīts kaut kas nepareizi. Tātad apgūt vēl papildus zināšanas tajā jomā, kurā tu realizē kādas personas aizstāvību. Un tas manā skatījumā ir ārkārtīgi saistoši. Un manī, es domāju, pietiek šī enerģija un azarts tomēr mēģināt atrast kādēļ. Ne tikai to, ka persona vainīga, kā tas noticis, bet arī kādēļ, vai varēja būt motivācija kaut ko darīt, vai ne, kādēļ tas ir noticis, jo ļoti bieži aizrokoties līdz motivācijai, mēģinot, pat nemēģinot, bet pierādot, var panākt to, kad var panākt attaisnojošo spriedumu. Jo var pierādīt, ka atrodot pirmkārt jau to, ka nevarēja būt motivācijas kaut ko darīt tādu, var meklēt tālāk tās saiknes, caur šo motivācijas trūkumu, kādēļ kaut kas var būt izmeklēts nepareizi un kādēļ kaut kas neapstiprinās. Un beigās nonākt pie attaisnojoša sprieduma. Un atgriežoties arī tieši pie tās publicitātes aspekta kontekstā, teiksim, par šajām lietām, kas ir šīs skarās lietas, jo par viņām visām tajā laikā runā ziņā. Man interesanti likās citāts, jums bija intervija gada sākumā, kur jums tāda centrālā atziņa bija par to, kā advokātiem ir jākļūst aktīvākiem un skaļākiem. Un vai jūs varat nedaudz vairāk pakomentēt, kā tas būtu domāts un kāda ir tā doma? Advokāti, ja mēs paskatāmies Latvijas vēsturi, vienmēr ir bijuši ļoti aktīvi, un viņi ir bijuši aktīvi, un viņiem ir jābūt aktīviem tā apstākļa dēļ, ka viņi ir juridiski izglītoti. Jo valsts pamatā, valsts eksistences, darbošanās, funkcionēšanas pamatā lielā mērā ir šī juridisko zināšanu bāze, zināšana, kas funkcionē, kāds ir regulējums, ko regulējumā vajadzētu pamainīt, lai valsts funkcionētu tā, kā viņai jāfunkcionē. Plus, kas ir visbūtiskākais, ko ļoti daudz neievēro un pievērš pārāk maz uzmanību, ir valsts pamatlikums satversme, kurai noteikts, kam ir jānotiek. Un advokāti ir tie, kas tomēr manā skatījumā pārzina satversmi, kur var pateikt, piedodiet, kaut kāds jautājums netiek risināts tā, kā tas ir paredzēts pamatlikumā. Un tātad kaut kas ir vai no jāgroza, vai jāmaina, vai jādara no jauna. Ja, tur ir ļoti daudz tie aspekti, kas ir jāņem vērā, ne tīpaši arī ar visām lietām. Tas bija ļoti interesanti uzzināt to, ka palielam tā gatavošanās lietai kontekstuālajā būtībā ir tā, ka tur pat jāiepazīst tādas lietas, kas ir pilnībā ārpus jūsu nozares. Un tas ir ļoti liels stress un ļoti, ļoti noslogots un intensīvs darbs. Un iepazīstoties ar jūsu gaitām ārpus advokātu biroja pēc darba laika, rodas iespējas, ka jūs pat apzināti meklējat pieredzes, kas ir vēl pat intensīvākas nekā jūsu ikdienas darbs. Jūs nirstat apludinātajā Stavoragā, personīgi nogādājat konfiscētās mašīnas līdz pašai frontes līnijai Ukrainā, laikā, kad daudzi meklētu mierīgu atpūtu nedēļas nogalē, jūs šķiet apzināti vēl paaugstinātās likmes. Un kā šī pārslēgšanās uz šāda veida riskiem jums kaut kādā veidā palīdz atjaunoties vai, teiksim, labāk tikt galā ar profesionālo spriedzi, kā tas strādā? Jā, tā ir tāda savu sports un šāda veida, teiksim, neizklaides, bet nodarbošanās, tas ir tas, kas izlīdzsvaro tas, ko jūs teicāt, ko var uzskatīt par stresu, jā, jo tiesas sēdes, jā, ir dažreiz ļoti stresainas, gan dažādu apstākļu dēļ, teiksim, jā.
Un, jā, šīs nodarbes varētu būt arī ir tādas, kas izraisa citu stresu, bet viņas varbūt ir pozitīvā nozīmē, jo niršana, ja ievēro visus noteikumus, protams, viņa nav absolūti, viņa nav bīstama, viņa ir interesanta, un tas ir ārkārtīgi interesanti, ka tu ienirst, kad tu esi viens tu dzirdi neko citu, tu nedzirdi tikai izelpotā burbuļu skaņas. Un tas ir tāds ļoti nomierinošs. Ļoti bieži nirstot arī var, kā saka, tu pievērsies, protams, kas ir apkārt, te nepaliek laika domāt, bet ir, ka tu braucot nirt pa ceļam, to var izdomāt. Tas tāpat ļoti ārkārtīgi daudz to var izdomāt, kā saka, pārdomāt dzīvi, pārdomāt problēmas, pārdomāt vērtības. Ir sevišķi tas ir braucot uz Ukrainu, kad ir šis garais ceļš, turpat pakaļ tas ir vidēji, vienā braucienā mēs nobraucam 5000 kilometru. Un tā ir tāda sava ziņa, varbūt savā ziņā pat meditācija. Es tieši gribēju teikt, ka tu sevī, tu esi dzīvo savām domām, plus Ukraina, tas iedod arī Ukraina, braucot uz Ukrainu, tu nevar aizdomāties par vērtībām. Par to, cik daudz mēs pievēršam uzmanību kādreiz tam materiālajam, nevis garīgajam. Kad aizbraucot uz Ukrainu, tu redz, ka vienā brīdī tas viss pārvēršas pelnos. Tam nav pilnīgi nekāda jēga un paliek tikai tā tavu kailā dzīvība, un tu domā, kā izdzīvot. Un paliek tā, saprot to, ka galvenā vērtība ir cilvēcība. Palīdzēšana, savstarpējā, jā, un tā ir cilvēcība. Jā, tas jūsu atbalsts ir bijis ļoti aktīvs arī pēc tam, kad šķietami arī publikai un mēdījos tā interese jau nedaudz iet uz leju, tāpēc, ka jau pagājuši vairāki gadi jūs joprojām ļoti aktīvi iesaistieties, ļoti aktīvi atbalstāt. Cik es redzēju, jūs arī atvērāt fondu vaļā padomē, kurā lūdzāt veikt ziedojumus, arī tad nogādāt šīs mašīnas, tad jums tas ir ļoti, ļoti aktuāli un būtiski nozīmīgs punkts, kur es redzu, ka jūs vēršat ļoti lielu uzmanību. Un ir interesanti arī redzēt to aspektu, kā tas ir, kā varētu to definēt kā varbūt aktīvā meditācija. Un konkrēti par meditāciju runājot arī, es ievēroju to, ka Indija ir valsts, ko jūs arī pat saucat par savām otrajām mājām. Tad, kāds ir tas meditācijas konteksts un aspekts, vai meditācija ir daļa no jūsu dzīves, kā tas palīdz? Tā ir iekšēji, kā saka, iekšēji savu domu sakārtošana savā ziņā. Ja, un, ja mēs runājam par Indiju, arī tā arī ir, tas arī jautājums par vērtībām, jo Indija arī var, apmeklējot Indiju, ceļojot pa dažādiem Indijas štatiem, var redzēt to, ka cilvēkam pēc būtības ir vajadzīgs ārkārtīgi maz, lai viņš justos laimīgs. Un arī tas veicina šo teiksim, attieksmes maiņu pret daudzām lietām. Ar šo sapratni arī šo tīru cilvēcību, jo manā skatījumā advokātam ārkārtīgi būtiska īpašība tā ir, ka jābūt ir cilvēcīgam, jo ko kādreiz mēs nedrīkstam pieiet, kā tas ir, es zinu, ka savā laikā strādājot izmeklēšanā, kad ir jābrauc uz līķa apskati, ja, kad tu aizbrauc un redzi viņu, tu pieeji kā priekšmetam. Jo dvēseli, protams, vairāk viņā nav, un arī viņš ir, kā saka, tu izmēri, kur kas atrodas, kur galva, kur kājas, kāda attāluma no skapja vai gults, un tiesas sēdēs ļoti bieži tā sajūta ir tāda, kad tiesa, tā ir varbūt savā ziņā, visiem ir kaut kāda profesionāla degradācija, ilgi strādājot vienā profesijā, bet tā sajūta ir, kad arī netiek pret cilvēku attiecās kā pret lietu, nevis kā pret dzīvu personu ar savu dzīvi, ar savu, kā saka, vēsturi, nākotni un tā tālāk. Un runājot arī par pagātni, jūs ieminēties, kā tas bija agrāk, jūs esat zvērināts advokāts kopš 1997. gada. Un es gribētu palūgt, lai jūs aizdarat mums nedaudz apakaļ laikā. Jūsu karjeras sākums iekrita ļoti nozīmīgā un dinamiskā laikā Latvijas vēsturē. Pēc neatkarības atgūšanas daudz ko mums nācās būvēt no jauna, un tiesiskā sistēma kā tāda piedzīvoja fundamentāls pārmaiņas. Kas būtu, kā bija vispār būt krimināllietu advokātam tieši šajos laikos? Man liekas, ka bija 96. gads, bet labi, tad jāpaskatās apliecībā, kad man viņi ir izsniegt. Tajā laikā bija mazliet, mēs tikko bijām, Latvija bija iegūs neatkarību, ja, un nācās, es tomēr biju, kā saka, mācījies padomju skolā.
padomu juridiskā izglītība man bija tajā laikā, un mums nācās Latvijā apgūt ārkārtīgi daudz tās, kā mēs sakām, rietumu gudrības. Cilvēktiesības bija kaut kas pilnīgi jauns, Eiropas cilvēktiesība tiesa bija kaut kas pilnīgi jauns, un lai iegūtu šīs zināšanas, es pat iestājos, biju kādu laikā Amerikas advokāta asociācijas asociētais biedrs, jo centos iegūt visu šīs zināšanas, kuras nākā saka, tas, kas mums ko nebija iespējams iegūt padomu laikā. Jo šīs pārmaiņas notika ārkārtīgi strauji un absolūti vajadzēja mainīt gan domāšanu, gan arī attieksmi pret daudziem jautājumiem. Tālāk es iestājos Eiropas krimināla advokāta biedrībā, kurā es esmu joprojām, kurā mēs regulāri tiekamies vismaz 2 reizes gadā, kur notiek konferences, kurā apmaināmies ar viedokļiem, pārspriežam dažādas jautājumus, konsultējam viens otru. Mums ir kopējs izveidots čats WhatsApp grupā, kurā mēs varam dažkārt pat dažu minūšu laikā noskaidrot, kurš kuram var palīdzēt, kurā valstī attiecīgajos jautājumos. Mēs esam kļuvuši ļoti eiropeiski salīdzinot ar to, kā tas bija pašā sākumā. Jā, nerunājot par to, ka nebija datori, pat kad rakstījām uz rakstāmašīnām kaut kādā brīdī. Tas zināšanu iegūšanas no rietumiem viennozīmīgi bija tas lielais aspekts un faktors, kā to vispār organizēt. Jo es nesen arī redzēju, bija intervijā Filipam Kļaviņam, un tā kā viņš bija, cik es sapratu, savu dzīves pirmo daļu nodzīvojis Amerikā, bija praktizējošs advokāts tur, tad viņš pa lielam arī veda iekšā mums šīs zināšanas, kā vispār tādas sarežģītības pakāpes, līgumus formēt un rakstīt. Un intervijā viņš stāstīja, kā viņi burtiski vienkārši ņēma līgumu un gāja cauri pa punktiem un skatījās, un tad viņš skaidroja, ko tās dara. Un mums tas viss vienkārši iepriekš nebija. Mums tas bija jāsāk no nulles, un kamēr ir valsts, kurām bija dekādes to darīt, vairāk kā 100 gadi to darīt, mums tas bija jāsāk pilnībā no jauna. Iesākām. Bija, kur spēja pārorientēties, bija, kur nespēja pārorientēties, bet es domāju, ka tā, ja mēs ņemam kopēju attīstību, viņi ir pietiekoši strauji, bet varēja būt daudz straujāk, ja mēs attiektos vairāk pret savu valsti, kā saprotot, ka tā valsts mums ir vienīgā, un kad ir jābūt arī jebkuram, ir tā teikt, ne tikai personīgās intereses, bet arī katram ir jāiegulda kaut kas valstī, valsts attīstībā, jādomā par valsti. Un runājot arī par tiem laikiem, kas ir tās lietas un izaicinājumi, ar kuriem jūs saskārāties, salīdzinot ar šodienu, kas, teiksim, mūsdienās šķistu absolūti pilnībā neiedomājami? Kaut kādas informācijas iegūšana, jo šobrīd atver datoru un tu vari atrast tiesu praksi, vari atrast, kā risina jautājums kaut kādā valstī. Agrāk, lai kaut ko tādu, mēs pat nevarējām uzzināt, kas Latvijā notiek, atklāt sakot, jo bija Latvijas vēstnesis vēl atsevišķi kaut kāds izdevums papīra formātā, un šobrīd katrā ziņā ir strādāt. Protams, visas tiesības ir kļuvušas daudz komplicētākas, sarežģītākas, tiesa prakse ir milzīga, un ja mēs strādātu ar vecajām metodēm, mēs strādātu ārkārtīgi lēni. Un atskatoties uz jūsu karjeru kopumā, arī, tad kas līdz šim bija tieši tās lielākās tehnoloģiskās pārmaiņas, un kas jūsu prakses laikā ir bijuši tie būtiskākie pagrieziena punkti, uz kuriem tagad atskatoties atpakaļ, jūs varat pateikt, ka jā, šis izmainīja advokātu un juristu darbu ikdienu pilnībā? Nav bijušas, manā skatījumā nav bijušas tādas ļoti krasas izmaiņas, kas kaut ko kardināli. Šī attīstība izmainīt tātad izmaiņas, kuras kardināli kaut ko būtu uzreiz izmainījuši. Notikušas ir pakāpeniski, mainoties, attīstoties tehnoloģijām. Kaut arī šī pati pieeja internetam. Jo sākumā internets bija maksas, viņš bija dārgs, viņu arī izmantoja. Es atceros, kad vajadzēja rēķināt, cik ilgi tu izmantot, cik tu maksāsi par to. Un šobrīd tas ir absolūti pieejams un vienkārši rīks. Tas pats par telefoniem, ja kādreiz bija, ja vajadzēja kādu sazvanīt, vēl meklējām telefonu būdiņu, tad šobrīd vairāk nav pilnīgi nekāda problēma. Mums ir telefons, kurš ir arī reizē dators. Tas pat nav arī pat tik tālā pagātnē. Tas ir atskatoties dekādi atpakaļ, 11 gadus atpakaļ, tā, kad telefona rēķina, interneta rēķina, bezlimita internets ir absolūts standarts. Tas nav iedomājams, kā es tagad skaitīšu, cik internets tā ir. Šī izmaiņa ir ārkārtīgi būtiska, un arī līdz ar to šī internets un šī komunikācija, kā jūs minēju, kaut vai ar šo kopējo Eiropas advokātu, kriminālu advokātu WhatsApp grupu, agrāk kaut kas tāds būtu neiedomājams. Un mums nebija šie sakari.
kāda ir šobrīd, jo, piemēram, šobrīd var pazvanīt, jeb atrast momentā kontaktpersonu jebkurā no valstīm. Kolēģis, kā saka, kontakta datus. Agrāk tas būtu neiespējami. Un runājot par pašu arī tiesu praksi kā tādu, jūs esat publiski paudis kritiku par pārlieku gariem tiesu procesiem, kā arī par pašas izmeklēšanas kvalitāti. Un uz šīs nots arī gribētu jautāt, vai tehnoloģijas varētu būt daļa no risinājuma arī šīm problēmām? Tehnoloģijas varētu būt daļa no risinājuma, bet tehnoloģijas rada arī savu bīstamību tiem gadījumiem, kur personas, kuru rokās ir kaut kāda veida vara, kaut vai izmeklētājs, kuram ir savas funkcijas, protams, bet viņam arī ir savā ziņā kāda vara, ja? Un ja šīs personas sāks izmantot šīs tehnoloģijas ļaunprātīgi, jo ja agrāk bija dokuments, tad bija uz šī dokumenta bija paraksts, šobrīd daudz dokumenti ir elektroniskā formā. Viņi tiek fiksēti elektroniskā formā, ne tādā formā, kā bija varbūt agrāk. Un šīs viltošanas iespējas palielinās ar vien vairāk ar katru gadu. Šī attīstība, ka var atdarināt balsis, var atdarināt fotogrāfijas, var atdarināt daudz ko, tas palielina šo bīstamību, kā var tikt lietas fabricētas, ja personas būs ļaunprātīgas. Nu jā, viennozīmīgi par fabricēšanu tur ir viens vainīgais, kuru mēs varam saukt pie atbildības, un tas noteikti ir mākslīgais intelekts. Un uz šīs nostāt arī būtu jautājums, kāds ir jūsu vispārīgais viedoklis un skatījums, vai mākslīgais intelekts tieši Latvijas tieslietu vidē rada vairāk iespējas vai vairāk draudus? Mākslīgais intelekts, es domāju, ka rada vairāk iespējas nekā draudus, jo es tomēr paļaujos vairāk uz to, ka cilvēki ir godprātīgi un viņiem ir laikgaitā jākļūst tā sabiedrībai attīstoties godprātīgākiem, nevis ļaunprātīgākiem. Kas neizslēdz, protams, atsevišķos gadījumus, kad kāds būs ļaunprātīgs, bet šīs tehnoloģiskās jaunās iespējas tomēr rada. Jā, šīs iespējas rada iespēju, jāsaka, diemžēl, atklāt ļoti daudz noziegumus, izmantot jaunās tehnoloģijas, lai strādā daudz labāk. Cits jautājums par to, cik šīs tehnoloģijas maksā, cik mēs esam spējīgi šīs tehnoloģijas iegādāties un izmantot. Jo kaut vai ņemsim piemēru ar šīm iekārtām, kas bija paredzēts ceļu satiksmes negadījumu vietu izmeklēšanai, kur fotografēt, filmēt un attiecīgi varētu visu mērogā uzņemt. Mēs joprojām darbojamies ar mērlentām. Šīs iekārtas tiek izmantotas ārkārtīgi reti, viņas ir iepirktas, bet tālāk ir problēma ar apmācību un vispārējo. Ir ārkārtīgi daudz tehnoloģijas, kuras mēs neizmantojam, arī programmatūras tiem pašiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuras varētu iepirkt, kuras attīstās uz priekšu, bet es esmu redzējis ekspertu atzinumus, kuros joprojām tiek izmantotas programmatūras, kuras sen jau ir faktiski uzskatāmas par novecojušām. Milzīgs atklājums kaut vai bija DNS šo datu izmantošanu noziegumu atklāšanā. Tas bija, jūs uzdevāt jautājumu par to, vai bija pavērsiena punkts. Piemēram, krimināltiesiskajā sfērā tas bija pavērsiena punkts. Tas bija kaut kas tāds, kas pamainīja to, kad pavēra jaunas iespējas tātad noziegumu atklāšanā. Tur bija ļoti liels bums tajā laikā, pilnībā globāli visas tās lietas. Bija nepamatot, tas ir piemirsts, bet tas bija viens no tādiem pagrieziena punktiem, neteiksim visā juridiskajā, bet tieši krimināltiesiskajā sfērā. Un runājot arī par šiem draudiem un riskiem, viena lieta, par ko es pat neizdomājos, kad ir šis apgrūtinājums tieši ne tikai pašu tehnoloģiju, pat tajām izmaksām, bet tieši arī ar apmācību. Un kā šīs jaunās tehnoloģijas var integrēt iekšā tajās darba plūsmās cilvēkiem, kas jau ir noslogoti, viņiem ir sava darba ikdiena, un tagad nāk tie jaunie rīki, un viņiem ir jāsaprot, kā viņi lietot, jāsaprot, kā viņus integrēt. Un kā advokātu kolēģijas priekšsēdētājiem un vienam no nozares arī vadošajiem speciālistiem, kādas ir tās biežākās bažas vai varbūt skepticisms, ko jūs dzirdat visvairāk no saviem kolēģiem saistībā ar mākslīgo intelektu? Es domāju, ka varbūt par daudz tiek runāts par to, ka mākslīgais intelekts izspiedīs šo advokātu kā speciālistu darbu no darba tirgus, teiksim. Bet manā skatījumā tas ir nepamatoti, jo ļoti
ir lietas, ko mākslīgais intelekts var izdarīt. Viņā var ievadīt kaut kādu noteiktu, pēc noteiktas schēmas, lai viņš darbojas, pēc noteikta trafareta, piemēram, sastāda līgumus, veids kaut kādu analīzi, bet mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt to intelekta daļu, kuru veido pieredze. Advokātam noteikti laiku nostrādājot attiecīgajā nozarē, viņš spēja daudz ko uztvert sajūtu līmenī. Jeb, tie procesi, kas notiek, kā saka, cilvēka prātā, kur kādreiz ir grūti pat izskaidrot, jo ir ļoti bieži, kad ir kaut kāda problēma, tu nevar atrisināt, un pēkšņi naktī tu pamodies, un tu saki, jā, tas ir tā un tā, tur saliekās kopā tas rombiņš, kvadrātiņš, jeb kas tas ir vienalga, kā mēs to nosauksim, jā, bet tā puzle izveidojās, jā, un tu zini, kā to risināt un kāpēc tas tā jārisina. No manas puses redzējums būtu ļoti līdzīgs no tā, ka viennozīmīgi šie speciālisti netiks aizstāti, jo tas, ko šīs tehnoloģijas dara, viņas atvieglo tieši šos apjomīgos procesus, kas ir ļoti liels manuāls darbs un noslogs tieši laika resursu ziņā. Un tas, manuprāt, tas arguments ir tāds, ka tas tieši iedos vairāk laiku šiem speciālistiem, kur viņi varēs atnākt pie šīm atklāsmēm, jo tāpēc, ka viņi nebūs noslogot un pārslogot tieši šiem manuāliem izpētes darbiem. Tālāk nākotnē skatoties dokumentu ģenerācijā, tur nebūs vienkārši arī tas papīra darbs, kad jāraksta pieteikumi, pārsūdzības. Tas viss varēs tikt izdarīts, un tas tā advokāta darbs, juridiskā speciālista darbs būs pārbaudīt to, kas ir viņam nolikts priekšā un veikt savas korekcijas, kas ir nepieciešamas, balstoties uz viņa pieredzi, balstoties uz viņa kompetenci. Bet tas nekādā veidā nevar aizstāt pašu speciālistu kā tādu, jo precīzi, kas tika minēts, tur ir tas, kas ir gan uz sajūtām, gan uz pieredzi. Un tādā gadījumā šim rīkam, lai viņš vispār varētu eksistēt, vajadzētu, tā būtu kamera, kas ir pielikta jums pie pieres, un tad ir sensori pa visu ķermeni, kas jums sekot līdz cauri visai dienā, lai saprastu vispār, kā tā domāšanas process notiek. Un tas nav kaut kas tāds, kas ir tik vienkārši aizstājums, bet tas būs nozīmīgs atvieglojums. Jā, es varu tikai tam piekrist, jo mākslīgais intelekts tomēr vairāk vai mazāk darba. Protams, kaut kādā etapā visticamāk, kad mākslīgais intelekts ļoti pietuvosies cilvēku domāšanai, jo šobrīd mākslīgais intelekts darbojas uz tās informācijas apjomu, cik viņā ievada. Un jo vairāk ir ārkārtīgi grūti prognozēt, cik ilgā laikā tas varētu notikt, bet es domāju, ka mākslīgajam intelektam būs ārkārtīgi grūti pielikt klāt tās emocijas, kuras ir cilvēkam, lai mākslīgo intelektu iemācītu darboties emocionāli. Un šeit mēs atgriežamies pie tā, ko es jau teicu, kad arī šīm emocijām jābūt klātesošām. Neteiksim, ka pilnībā, bet kaut kādā mērā arī jebkurā tiesas procesā, kad ir jāsaskat, ka aiz šī likuma, aiz šīm darbībām, kuras varbūt persona veikusi, arī pastāv cilvēks. Un ir jādomā par to, ne tikai mehāniski pieiet, ka par tādu un tādu noziegumu ir tik un tik gadi, par tādu un tādu noziegumu ir tik un tik gadi, ir jāsaprot, ka jebkuram sodam ir arī mērķis tad šo cilvēku labot un atgriezt sabiedrībā. Un šis izvērtējums, cik kuram ir vajadzīgs, lai viņi atgrieztos sabiedrībā, tas nevar būt mehānisks. To nevar rēķināt pēc tabulas. Jāredz, ļoti bieži ir svarīgi redzēt cilvēka pat ķermeņa valodu, par to, kā viņš ir izturējies tiesas sēdē. Nožēlot, piemēram, izdarīto var dažādi. Var pateikt, es nožēloju, un var pateikt, ka daudz emocionāli citādāk ar visu savu uzvedību šajā īsajā vai garajā tiesas procesā parādot, kā tu to nožēlo. Un mākslīgais intelekts diez vai spēs to novērtēt. Bet starpība cilvēkam, kurš atrodas, piemēram, brīvības atņemšanas vietā, ja cietumā, kā mēs sakām, ir ārkārtīgi būtiski, vai tas ir pusgads, 3 mēneši, 10 gadi. Pat nerunājot par tik lielu starpību, pat pāris mēneši ir ārkārtīgi liela starpība. Varbūt tiem, kas ārpusē atrodas, tas nav tā. Bet tiem, kas ir nebrīvē, viņiem šī katra minūte ārkārtīgi būtiska.
Un jums arī bija tā perfektā atklāsme par to, kas fundamentāli nevar tikt uztaisīts, un tas ir šis emocionālais aspekts, jo, kā jau jūs arī minējāt, jums, teiksim, savilkās tā bilde kopā un atnāca tā vajadzīgā atziņa nakts vidū, vienkārši pamošoties, vai ne? Un mākslīgais intelekts kā tāds balstās uz datiem, un šādi dati par to, ko jūs domājat aiziet gulēt, viņam nekad nebūs. Un līdz ar to viņš arī nekad nevarēs domāt tādā līmenī un tādā kontekstā, ir tāpēc, ka viņam nav tas piemērs un paraugs, un lai cik mēs viņam instrukcijas varam rakstīt iekšā, kā tas ir jādara, nu mēs nevaram to tā nodefinēt. Bet tur noteikti ir tā galvenā lieta ir atvieglojumi tajiem darbiem, kas aizņem daudz laika šobrīd, tā lai pieļautu vairāk šos atklāsmes brīžus un šo atziņu saņemšanu, jo tāpēc, ka ir pieejams vairāk šis laiks domāt. Un tāpēc es arī gribētu jautāt, kādi, jūsuprāt, būtu šie lielākie iegūmi, ko mākslīgā intelekta ienākšana varētu sniegt visai nozarei kopumā, un kā padome arī plāno palīdzēt advokātiem pielāgoties šim jaunajam laikmetam. Tas, ko mākslīgais intelekts kas būtu jārisina un kas ir ļoti aktuāli, ir izveidot vienotu tiesu praksi. Un pirmais tas sākums, tad jāizveido ir vienota tiesu praksi Latvijā, lai nebūtu tā, ka par vienu un to pašu noziegumu, jeb līdzīgu noziegumu, Kurzemes pusē notiesā vienā veidā, jeb ar vienu sodu, Latgales pusē citādāk, Zemgalē vēl citādāk. Tātad ir jābūt ieskatam par to, kas notiek visā Latvijā. Tātad. Un jābūt ieskatam par to ne tikai kā ir izlēmusi augstākā tiesa, kāda ir tā, ko mēs sakām jurisdikcija, kāda ir bijusi, kāda ir tiesa prakse, bet ir jāskatās ne par jurisdikciju, kāda ir šī tiesa prakse, ja? Bet ir jāskatās arī, kā ir lēmušas tiesas pirmajā instancē, apelācijas instancē, jo ļoti bieži, ka daudzas lietas tālāk netiek pārsūdzēts. Bet tik un tā, pat arī šīs pirmās instances sprieduma vai apelācijas instances sprieduma, kur neaiziet tālāk, viņi veido tiesas praksi, viņi veido to, kā salīdzināmās situācijās tiek viena vai otra persona notiesāta. Un šai praksē būtu jābūt ļoti, ļoti tādai, līdzīgai. Protams, izvērtējot, kā es teicu, šīs te nianses, cik pat arī šī nožēla ir vai nav, cik viņa bijusi. Mēs nevarēsim 100% salīdzināt, bet tomēr, ja mākslīgais intelekts spēs analizēt šos tiesas spriedumus pēc dažādiem kritērijiem, pēc tā ir nožēlojis, nav, cik ir atbildība mīkstinoši apstākļi, kāda ir atbildība pastiprinoši apstākļi, liekot kopā, skatoties pēc daudziem kritērijiem, ja mēs izveiksim šo analīzi, arī attiecīgi šis tiesiskums mums tikai nostiprināsies. Nākušais solis ir salāgot šo te tiesu praksi Eiropas līmenī. Jo mēs esam Eiropas Savienībā, tad mēs esam vienā tiesiskajā telpā, kā tas tiek definēts skaisti. Tad arī neskatoties to, kad ir atšķirības valstu likumdošanā, arī šai pieejai vajadzētu būt visai līdzīgai. Lai būtu šis tiesiskums, jo cilvēktiesības ir vienāds jebkur, neatkarīgi no tā, kādas ir šis nianses katrā valstī, kuras ir Eiropas Savienībā. Jā, runājot par šo vienlīdzību starp tiesām un konkrēti arī tiesu prakses izpēti, līdz šim apjomīga un padziļināta tiesu prakses izpēte, diemžēl, nereti bija lielo biroju, varētu teikt, kā privilēģija, jo viņiem bija resursi, viņiem bija juristu palīgi un asistenta komandas. Un kā, teiksim, specializēti juridiskie mākslīgā intelekta rīki varētu mainīt šo dinamiku? Es domāju, ka mēs šo tiesiskumu varam sasniegt tikai izmantojot rīkus, kas palīdz risināt šos te jautājumus, tātad, lai veidot vienveidīgu tiesu praksi, un tas nav iespējams cilvēkiem, tātad faktiski darbojoties. Jā, varbūt lielie biroji, kur ir ārkārtīgi daudz cilvēku, bet tas ir neefektīvs darba veids pie tām iespējām, kur šobrīd paver mākslīgais intelekts. Un līdz ar to ir jābūt vienotai, lai izveidot šo vienoto praksi, ir jābūt šiem rīkiem, ar kuriem mēs varam apkopot, analizēt to, kas notiek visā, jebkurā tiesu līmenī, jebkurā vietā Latvijā. Un tad mēs varam arī sasniegt tiekties uz šo mērķi, lai būtu šis
lai visi cilvēki likuma priekšā būtu vienlīdzīgi. Tas ir tas mērķis, kurš mums ir jāsasniedz. Un runājot arī par šiem specializētajiem rīkiem, ir pagājis kāds laiks jau, kopš jūs integrējāt Lexo AI savā darba plūsmā. Un es gribētu lūgt jūs pakomentēt un padalīties ar savu līdzinējo pieredzi. Un, kāda bija vispār jūsu pirmie iespēdi ar šo platformu darbojoties? Jā, es esmu bijis ārkārtīgi skeptisks pret šiem tieši rīkiem, kuri palīdz strādāt ar tiespraksi. Par likumdošanu tur mēs izmantojam, protams, likumu LV, un tur ir viss kārtībā, vairāk vai mazāk, bet par tiesas praksi ir ārkārtīgi sarežģīti pēc tiem meklētāju iespējām, kuras mums bija pieejams, ārkārtīgi grūti bija sameklēt kaut ko specifisku. Varējām atrast, bet tad jāzina vai attiecīgā nolēmuma numurs vai datums, un šīs iespējas manā skatījumā bija visai ierobežotas, un tas, kas man pārsteidz, kad ārkārtīgi daudz tiek runāts par to, ka ir jādigitalizē, tātad tiesas nolēmumi ir jābūt pieejai, bet šī pieejas plašums, jeb tas apjoms datu, kāds ir pieejams advokātiem, piemēram, tiesai un prokuratūrai atšķirīgs. Jo viņiem līdz šim ir bijis pieeja daudz plašāk, vismaz cik ir dzirdēts, un arī pat viņiem ir pieeja neanonimizētajiem nolēmumiem. Un ja tiek radīts rīks, kas paver šīs iespējas plašāks, tas ir apsveicam. Un tad, kad es pamēģināju šo Lexo rīku, mani pārsteidza, cik ātri es atradu to, ko es pirms tam nespēju atrast faktiski. Un ir ārkārtīgi interesanti, kad pietiek ievadīt kaut vai nevajag ne lietas numuru, ne datumu, pietiek ievadīt fabulu, kaut ko no fabulas. Tātad, kā tas ir attiecīgais noziedzīgais nodarījums ir noticis, piemēram, tur upē aiz līkuma, aiz matiem tika noslīcināts cilvēks. Un tiks atrasts šis nolēmums, ja tāds viņš ir. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Tālāk iznāca meklēt vienu tiesas spriedumu, par kuru es biju dzirdējis, ka tāds ir, bet viņš nekur neparādījās. Un arī, kas interesanti, neviena cita tiesa nav nebija atsaukusies uz šo tiesas spriedumu, kaut gan viņš bija ļoti specifisks. Un atkal izmantojot šo te rīku, es atradu viņu. Un tas bija, ārkārtīgi interesanti, un tas bija tāds jau, kā saka, punkts uz ī, kas pateica, nē, šī sistēma ir lietojama un vajadzīga. Jā, man nākot no malas, man vienkārši nebija skaidrs, kā var veikt izpēti un kā var prasīt, ja jūs minējāt datumu norādīt, lietas numuru, eklī numuru norādīt, bet ja mēs nezinām, ir vai nav. Nē, šobrīd ir tas, kad meklēšana ārkārtīgi apgrūtina tas, kad mēs esam jau šajā anonimizācijā aizgājuši pārāk tālu. Mēs labi aizsadzam vārdus, uzvārdus personu, bet aizsadzam arī pat uzņēmumu nosaukumus, reģistrācijas numurus, un faktiski nepaliek nekas cits. Tātad tie meklētāji, kur līdz šim bija, tie dati, ko varēja, viņi vienkārši nemeklē pret tiem datiem. Ja mēs pat dzirdējām, kad uzņēmums tur Līkais Pēters kaut ko bija izdarījis, ja mēs nevarējām pēc šādu nosaukumu atrast, jo uzņēmuma nosaukums bija arī bija izņemts ārā. Jā. Un līdz ar to šie meklētāji, kuri bija pieejami, viņi nedarbojās tā, kā viņiem vajadzētu faktiski darboties. Viņi nekalpoja tai funkcijai, kāpēc viņi bija paredzēti. Fundamentāli sanāk, kad atstāja pa lielam to nolēmumā pēc anonimizācijas paliek tikai kontekstuālā būtība, bet meklēt pēc kontekstuālās būtības nevar. Tas nav iespējams. Līdz ar to tas ir. Un otrkārt šis plašums. Tas, ka šajā rīkā ir ārkārtīgi daudz, šī datu bāze ir plaša un viņa aug un pieaug, tas ir vēl viens no tiem motīviem, kādēļ šo datu bāzi izmantot. Bet šeit ir cits jautājums, ka šai datu bāzei, lai viņi ir jānotur tajā līmenī, viņi ir jāatjaunina, pie tā ir jāstrādā. Un ir ārkārtīgi interesanti, ka joprojām tiek izsludināti iepirkumi, kur arī par datu
bāzu izveidošana, kur maksā pietiekoši liela nauda, tajā pat laikā neparādās, bet cik būs jāmaksā pēc tam vēl, lai šo datu bāzi uzturētu, atjaunotu, un lai viņi būtu augtie turētos līdz šai laikam, kā saka. Jo datu bāzi šie nolēmumi ir ārkārtīgi daudz katru gadu. Un viņas nav jēgas ievadīt iekšā pēc 5 gadiem. Viņi jāievada ir tajā brīdī, kad viņi ir stājās spēkā. Tas ir ļoti labs arī aspekts, ko jūs izcēlāt, jo tā būtība, kas man teiksim, ir grūti saprotama. Viens aspekts, ko jūs minējāt, kad ir šī augošais datu apjoms un šie iepirkumi, bet arī šobrīd mūsdienās ar to attīstības ātrumu, kā šīs tehnoloģijas attīstās. Ja teiksim, mēs savā pusē uzbūvētu sistēmu šodien, un mums teiksim, būtu jāuztais sistēma no mēneša līdz mēnesim, tagad mēs sākam viņu šomēnes, pabeidzam viņu nākamgad martā un nododam, es labi zinu to, ka pēc 3 mēnešiem pēc tā marta viņi jau būs atpakaļ laikā, jo tāpēc, ka nāk visu laiku jauna modeļa, viņi visu laiku jāpapilda, viņi visu laiku jāatjauno. Līdz ar to šobrīd tos risinājumus veidot kā savas sistēmas, kā iepirkumu, uztaisam tagad, šodien, vienreiz un būs, viņi jau būs pagātnē pēc pāris mēnešiem, tas vairs nav pat runa par gadiem, jo tāpēc, ka tie modeļi attīstās ar tādu ātrumu, kad tur, man liekas, ir ļoti būtiski jāpārdomā pats tas modelis un koncepts, kā šīs sistēmas tiek veidotas, integrētas un iepirktas. Un tas būtiskākais aspekts ir tieši tas tehnoloģiju attīstības ātrums un kā viņas iet uz priekšu un nešaut savu kājā ar to, kad mēs uztaisim kaut ko šodien, kas parīt jau būs novecojis. Es domāju, ka tā ir neiedziļināšanās. Ir šī vajadzība. Un ļoti bieži mēs šobrīd ir saprotams, kādēļ ir šī iepirkuma sistēma izveidot kā tāda, bet viņa nav tā, kas veicina to, jeb ir tas labākais ceļš attīstībai. Ar iepirkumiem mēs nodrošinām vienu jautājumu, ka kaut kādā ziņā, es pat negribu teikt, ka viņi izslēdz korupciju, jeb ieinteresētību, jo mēs zinām ārkārtīgi daudz gadījumu, kur ja mēs paskatāmies IUB praksi, tad tur ir ļoti daudz dīvainu gadījumu, kas liek domāt, ka iepirkumi tiek pieskaņoti kaut kam, nevis lai sasniegtu to mērķi un tiešām iegūtu to labāko rezultātu. Bet iepirkums nav vērsts uz to, lai šis rezultāts būtu tiešām pats labākais no savas efektivitātes un no rezultivitātes. Tā ir tā galvenā problēma. Mēs atrisinām to, kaut kādā ziņā, lai nav šī korupcija, bet mēs neatrisinām to, kādēļ vispār šis iepirkums ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, ko mēs gribam sasniegt. Mūsu pusē tas mērķis ir vienkārši tā tiesu prakses caurskatāmība, un viņa tiek nodrošināta ar to, ka vienkārši ir vieglāk sasniedzami šie specifiskie gadījumi, kad nevis mēs meklējam pēc lietas numuru, bet mēs kontekstuāli mēģinam atrast lietu pēc būtības, un tas arī man liekas, veidos to vidi ne tikai demokrātiskāku, bet arī viņi būs pamatotāki. Jo tāpēc, ka viss balstīsies uz tiesu praksi, kura būs vieglāk pieejama, un līdz ar to arī tur būs vairāk iespējas atsaukties un citēt, kas līdz šim, teiksim, nav bijis izmantots. Jo no mūsu puses es arī dzirdēju, kad ir individuālajā praktizējuši advokāti, kuriem vienkārši nav šie resursi un nav šis laiks, un vienīgais, ko viņi pētīja, bija senāts, un viņi skatījās uz judikatūru. Šeit neiet runa tikai par kā saka, advokātiem. Es domāju, ka arī sabiedrībai kā tāda ir jābūt plašākai pieejai pie tiesu nolēmumiem, lai cilvēks var izlasīt, lai viņš saprot, ar ko viņam jārēķinās kaut kādā situācijā, lai sabiedrībai jākļūst izglītotākai. Tā ir sabiedrības intelektuāla attīstība, cik mēs veicinām, lai sabiedrība būtu juridiski izglītota pati kā tāda. Nekad, protams, nav iespējams apgūt, var apgūt kaut kādā veidā pašmācības ceļā, bet juridiskos jautājumus, bet tu nekad nesasniegs to līmeni, apgūstot pašmācības ceļā, kāda ir profesionālam juristam. Bet, lai būtu šie pamati, tomēr ir jādara, ir vairāk. Tas ir vēl no tiem, kādēļ es izteicos, ka advokātiem jābūt skaļākiem. Advokātiem ir jābūt tiem, kas skaidro tiesas spriedumus, kas skaidro likumdošanas nepieciešamību, kādēļ ko mainīt vai nemainīt. Jo amatpersonas ļoti bieži atturās. Ir ļoti daudz
nesaprotami spriedumi bijuši, nesaprotami lēmumi, kur sabiedrībai netiek izskaidrots. Un līdz ar to rodas neapmierinātība, kura ir ar atsevišķām amatpersonām, neapmierinātība ar valsts, kaut gan pēc būtības valsts ir ļoti laba. Ir atsevišķu personu neizdarība, nevēlēšanās darīt vai vēl kaut kas cits, kādēļ mēs ļoti bieži pasniedzam šo valstu, kur ir lieliski kā neveiksmīga. Jā, tas ir būtisks aspekts arī tieši no tās sabiedrības puses, un tagad ir vairāk skaidrs par to advokātu būšanu skaļāk un par to lietas skaidrošanu, tā lai vienkārši rastos arī tā saprašana, kā visa tā sistēma strādā sabiedrības locekļiem, kas nav nozares speciālisti un pārstāvi. Bet par mākslīgo intelektu ir tā, ka arī daudzi saka, kas ir arī, mēs pieņemšu, ka arī starp jūsu kolēģiem ir dzirdēts, ka man ir ChatGPT, kāpēc man vajadzētu specializētus rīkus. Un balstoties uz jūsu personīgo pieredzi, vadoties pēc arī šī konteksta un vadlīnijām, ko jūs izlikāt ārā par caurskatāmību un oficiālo avotu atbilstību, kas būtu jūsu rekomendācijas advokātiem, kas vēlas integrēt mākslīgo intelektu savā ikdienas darbā jau šodien? Un kāda būtu jūsu padoma? Salīdzinot, ja mēs salīdzinām ChatGPT un Lexu, ChatGPT iedos, piemēram, varam atsaukties uz pameklēt Eiropas cilvēktiesību tiesas kaut kādas nolēmumus, varam kaut kādu likumdošanu sākt sameklēt, bet ChatGPT nekad nedrīkst izmantot tiešā veidā, jo ir jāpārbauda. ChatGPT pa laikam samelo. Vistiešākajā veidā viņš saka, ir tajā un tajā tur spriedumā ir tas un tas, un tā, kad tu pārbaudi, tu atrod, ka tas tā nav. Ar Lexu izmantotu reālu datu bāzi, tātad reāls tiesas nolēmums. Un līdz ar to šeit šī ticamība ir 100%. Faktiski nav jau citur, kur arī pēc būtības pārbaudīt, jo viņiem ir tā data bāze, kurai ir, viņu informācija balstās reālā datu bāzē. Tātad. Un tas, ko dod Lexu ārā, ir tas, kas reāli arī ir. Bet ChatGPT mēģina atbildēt uz tevis uzdoto jautājumu, lai tikai atbildētu ļoti bieži. Jo viņš negrib palikt, kā saka, neatbildējis. Ja? Un tad viņš mēģina ChatGPT sevi kaut ko kopā. Pats, kā saka, izdarīt secinājumus no tās informācijas, kas viņam ir, bet viņa secinājumi nevienmēr ir patiesi. Jā, no mūsu puses arī tā problēma, ko mēs identificējam, ir tas, ka viņa resursi ir viss plašais internets. Bet viss plašais internets nav īsti tie materiāli, ko vajadzētu izmantot juridiskajiem speciālistiem. Viņi ir izmantojami abi. Es izmantoju, sāku ar ChatGPT, tagad Lexu, un es arī turpmāk izmantošu visticamāk abus, bet tā teikt, ticamības pakāpe ir ārkārtīgi atšķirīga. Ja Lexu tomēr ir atsaucas konkrētiem nolēmumiem, kur tu vari izlasīt un tā tālāk. ChatGPT pat dodot atsauc uz kaut kādiem nolēmumiem, ir jāpārbauda, vai tajā nolēmumā tiešām tas ir rakstīts. Interpretācija, jā, no turienes arī rodās tās halucinācijas, un tāpēc arī ir tik būtiski, man liekas, tie pielāgotie rīki, jo tāpēc, ka viņiem var iedot daudz specifiskākas instrukcijas, kā konkrēti lasīt viena veida datus, jo mums tie risinājumi ir nodalīti. Un tā fundamentālā atšķirība, ko man ir liels prieks, ka jūs pamanījāt un atzīmējat, ir tas, ka viņa realitāte, kurā viņš dzīvo, ir tikai un vienīgi oficiāli iegūti tiesu nolēmumu dati, un tālāk, kas ir sadarbības modeļiem pārējām institūcijām, tā konkurences padome, iepirkuma uzraudzības birojas, tās būs viņu datubāzes, un viņiem būs specifiskas instrukcijas, kā strādāt ar tieši šiem datiem. Un mēs arī no sākta gala mēģinājām izvairīties no tās problēmas, ko jūs arī teicāt, kad iedot atbildes pēc. Mēs nedodam atbildi. Mēs pasakām, kur skatīties, kur tā atbilde varētu būt. Mēs pasvītrojam nolēmumā, kur ir šī atbilde. Jā, tas pats būtiskākais. Tas pats būtiskākais, kad mēs varam apskatīties šo pirmo avotu, no kurienes ir faktiski, kur ir atrodama atbilde uz to mūsu uzdoto jautājumu. Un kur tas ir atrodams. Un būtu labi, tā ir, protams, tāda nākotnes vīzija, ja šajā Lexu būtu ne tikai šie nolēmumi, bet arī parādītos lēmumi, piemēram, izmeklēšanas tiesneša lēmumi, jo tur arī
it sevišķi motivācija paskatīties, būtu labi paskatīties ChatGPT, es atvainojos, Leksu atļauju salīdzināt arī, kas ir ļoti interesanta, kā atkārtojas copy-paste, kā mēs sakām, motivācija ļoti daudzos tiesas spriedumos, kur nebūtu nav tik līdzīgi, lai taisītu copy-paste, bet šī analīze, ko atļauj šis rīks, ir ārkārtīgi interesanta. Un runājot, teiksim, par jauno juristu paudzi, kas tagad nāk iekšā savā praksē, par speciālistiem, kas pirmo reizi saskarās ar šajiem rīkiem un kuri spēr savus pirmos soļus profesijā. Kādu padomu jūs dot viņiem attiecībā uz šīm tieši tehnoloģijām? Un kur jaunajiem juristiem šodien būtu jāliek tie galvenie uzsvari, lai savā profesionālajā attīstībā viņi veidotu veiksmīgu karjeru šajā mākslīgā intelekta laikmetā? Man sajūta ir, ka jaunajiem juristiem bez juridiskajām zināšanām ir jāapgūst vismaz, grūti pateikt, kādā līmenī arī programmēšana, lai saprastu, kā attiecīgās programmas tiek veidotas, kā viņas darbojas, jo šobrīd ir tādas programmatūras, kur ir ārkārtīgi grūti bez speciālām zināšanām pārbaudīt šīs programmatūras dotos rezultātus. Tas ir kaut vai, piemēram, programmatūras, ar kurām tiek atjaunot it kā dzēstie faili. Un mēs redzam tikai rezultātu, piemēram, krimināllietas materiālos, ka tādā telefonā ir atrasts tas un tas, kurš ir bijis izdzēsts, bet mēs nevaram pārbaudīt faktiski, ja mums nav kaut pamat zināšanas programmēšanā un kā šīs programmatūras darbojas, ja mēs nesaprotam, mēs pat nezinām īsti, no kura gala sākt pārbaudīt. Mēs sakām, mums ir jāmeklē speciālists un jāpaļaujās, vai šis speciālists ir pietiekoši labs speciālists. Tas tāpatās kā ar valodu. Jo šobrīd, piemēram, ja tiesas sēdē notiek tulkošana, atnāk tulks, ja viņš runā tajā valodā, ko tu nezini, tev izliekās, viņš tulko labi. Bet, ja, piemēram, tulko tajā valodā, ko tu zini, svešvalodā, es domāju, ļoti bieži tu redz, ka tas tulkojums ir vai neprecīzs, bet ir pat bieži gadījumi, ka pilnīgi atžkārns. Tātad ir jābūt, jaunajiem juristiem ir jāapgūst vēl šīs papildu zināšanas. Jauna sfēra, kur, piemēram, ir kriptovalūta un viss, kas saistīts ar to, tās ir pilnīgi specifiskas zināšanas, kuras tev universitātē nemācīs, ir kādā citā iestādē, kur tu apgūst. Tātad ir jābūt juristam interesē pirmkārt jau apgūt kaut ko papildus, un apgūt papildus, nodefinēties, kurā sfērā tu strādās. Tās būs pirmkārt civiltiesības, krimināltiesības, biznesa tiesības, un tālāk saprast to, kas vēl tev strādājot šajā sfērā būs jāzina. Ļoti interesanti likās tas punkts par pamatzināšanām programmēšanā. Tāpēc, kad mums ir viena no veiksmīgākajām sadarbībām, kas mums ir jau no paša sākta gala, kad mēs sākām šo uzņēmumu, ir ar Uģi Zeltiņu no Kobalta. Un mums bija tik fantastiski sastrādāties ar viņu visa projekta realizācijā, kad mēs sākām būvēt visu šo platformu, jo viņam ir šīs programmēšanas zināšanas. Un man bija ļoti interesanti redzēt, kā viņa praksē viņas noder, kad viņš var pats savā pusē izveidot mazus rīkus, vai viņš var atvieglot savu ikdienu ar lietām, kas tehniski nav tajā pamatzināšanu paketē, kas ir juristam vai advokātam. Un, man liekas, ka tas ir ļoti interesants jautājums, ko viennozīmīgi varētu pacelt arī izglītības sistēmas kontekstā. Pat varbūt. Te jautājums vai izglītības sistēma to, kā saka, viņš šobrīd jau buksē, mocās, viņai neiet viegli, ja, bet par to ir jādomā. Un tas būtu tikai apsveicami, ja mācību programmā tiktu ietverts arī kaut kas tāds. Tas būtu tikai apsveicami, un es domāju, ka par to ir jādomā un tas ir jāmēģina risināt. Viennozīmīgi par izglītības sistēmu es gribētu izcelt arī tieši, teiksim, Latvijas universitāti, jo viņa pusē ir tā, ka viņi ļoti nopietni domā par tehnoloģiju attīstību konkrēti mākslīgā intelekta virzienā. Es no savas puses viennozīmīgi varu teikt, ka viņiem ir izstrādāts gan savas mākslīgā intelekta vadlīnijas, gan arī viņi domā par integrāciju, gan arī mūsu kontekstā, teiksim, tas bija būtībā pāris mēneši pēc mēs izlaidām pašu pirmo versiju. Mums jau sākās sarunas ar Latvijas universitāti, un tas bija dažu mēnešu jautājums. Līdz Latvijas universitāte kļuva par mūsu akadēmisko partneri, un mēs tikām iekļauti visās studiju programmās, kas ir bakalauris, maģistrs un doktorants. Un līdz ar to tad arī mums būs šī iespēja arī jaunajai paaudzē parādīt iespējas, ko šīs tehnoloģijas sniedz, riskus, ko šīs tehnoloģijas var izraisīt, un tādā veidā pilnveidot šo
jaunās paudzes zināšana bāzi, jo viņiem nākot iekšā nozarē ar šo būs jāsaskarās no pašas pirmās dienas. Ja, tas tikai norāda uz to, ka, kā saka, universitātē attiecīgos nozares profilus vada cilvēki, kuri domā mūsdienīgi un domā uz priekšu. Jā, un runājot par nākotni un ar skatu uz priekšu, paturot filmu 5 gadus uz priekšu no šodienas, kā jūsuprāt, juristi skatīsies atpakaļ uz 2025. gadu? Vai šis varētu būt viens no tajiem pagrieziena punktiem, pēc kura vairs nebūs, kā bija agrāk? Pēc 5 gadi ir gan reizē, gan īsts, gan garš periods. Ja? Un, lielā mērā tas nav atkarīgs no juristiem tik daudz, cik atkarīgs no valsts spējas iet līdzi laikam, jo šobrīd tas nav tikai par Latviju runājot. Mēs esam noteikuši ārkārtīgi daudz tas Eiropas līmenī, un Latvija šeit ir pirmrindniece ierobežojumu noteikšanā. Ierobežojumi tiek noteikti tik daudz, kad viņi kavē attīstību. Mēs nevaram, protams, aiziet pilnā, kā saka, bez jebkāda regulējuma, kā piemēram tas notiek Ķīnā, bet šis pārmērīgais regulējums kavē attīstību. Pārāk daudz ir ierobežojumi. Jo mēs nekad, protams, ir negatīvi, ja šie ierobežojumi nav, tam ir arī negatīvās sekas. Bet attīstība vienmēr ir tad, ja regulējums saprātīgs. Un mums viņš ir mazliet pārmērīgs. Jebkurā jomā, tas nav runājot tikai par mākslīgo intelektu, tas ir jebkurā jomā, kad mēs paši sevi bremzējam, uzliekot sev ierobežojumus, kur dažbrīd nav vajadzīgi. No biznesa perspektīvas, ja es uzvalku to cepuri, tad es varu tikai vienīgi piekrist, tīpaši mākslīgā intelekta jautājumos, bet ja mēs to cepuri novalkam un no personīgās puses, es domāju, ka būtu vērtīgi arī atzīmēt, ka ir ļoti grūti nodefinēt, kā un ko ierobežot. Jo, teiksim, kas tika iepriekš pieminēts kā risks, šīs balss ģenerācijas tehnoloģijas, video ģenerācijas tehnoloģijas. Kādreiz man skatoties bija tā, ka ļoti skaidrs, ja tas ir mākslīgā intelekta video, vai tas ir mākslīgā intelekta balss. Bet tagad pēdējos mēnešos jau ir tā, ka ir jāpievērš uzmanība, ir jāsāk skatīties, un tas paliek arvien grūtāk. Un mēs runājam par mēnešiem. Tas, kas būs pēc gada, 2, nebūs tā, ka to varēs atšķirt. Un, teiksim, tā ierobežošana, salīdzinot ar tiem riskiem, jo šīs tehnoloģijas, teiksim, kas no Google nāk ārā video ģenerācija, viņi pagaidām Eiropā vismaz līdz šim nebija pieejama, lai gan Amerikā viņas jau ir pieejamas tieši dēļ šajiem riskiem. Līdz ar to atrast to balansu, man liekas, tas ir ļoti grūts uzdevums. Balansu atrast grūti, bet ir šeit, kā saka, ir divas mums galējības vienā ziņā. No vienas puses attīstās šīs tehnoloģijas ārkārtīgi strauji, ir jābūt ierobežojumi, bet no otras puses mēs netiekam galā, mēs nevaram atrisināt ļoti elementāras lietas, ja mēs salīdzinām šīs lietas. Ja, piemēram, ir izveidota e-lieta, bet joprojām nav atrisināts, kā normāli šo e-lietu strādāt. Ir samesti dokumenti e-lietā, ja, ir šķirstītājs, kur izmanto, piemēram, tiesu un prokuratūru, bet kur nav advokātiem, un mēs mocamies. Kaut gan iespējas risināt būt. Un šeit mēs atgriežamies pie tā, ka acīm redzot pietrūkst finansējums, ja arī finansējums, kas ir, viņš netiek izmantots liederīgi. Varbūt dēļ iepirkumiem, varbūt dēļ kaut kā cita, ja arī netiek izmantots tas potenciāls, kas ir varbūt privātajā sektorā, kuri varētu varbūt atrisināt. Ir iestāde, kurai jārisina, kura nespēja to risināt, un tad, acīm redzot, varbūt vajag nodot kādam, kas spēja atrisināt. Tur gan varētu viennozīmīgi tikai piekrist par to, ka šī birokrātija ir īpaši saistībā ar privātā sektora ienākšanu un privātā sektora nodrošinātiem risinājumiem ienākšanā publiskajā sektorā. Tas process ir neiedomājami garš, sarežģīts, un tur ir ļoti daudz pagrieziena punktu, kuriem ir pareizi jāteikt cauri, kas ir iepirkuma definīcijas, un tas ir ļoti, ļoti ilgs process. Un tālāk arī galā nekas nav garantēts, un līdz ar to uzņemties tāda apjoma projektus, teiksim, ja mūsu kontekstā mēs gribētu iet iekšā, mums būtu pilnībā jāpārdefinē savus uzņēmumus mēs tagad strādājam uz publiskajiem iepirkumiem, skatāmies, ka kaut kas iznāk iekšā, pieslēdzamies klāt, bet pat tad arī tie parametri, pēc kā tas tiek izvērtēts, ir nevis, teiksim, mūsu gadījumā, kas jau ir uztaisīts, ko mēs varam parādīt, ka jau strādā, bet cik gadu uzņēmumam,
Cik jums darbinieki? Cik darbinieki, jā. Cik darbinieki ir, jā. Tā ir, ka es nevarētu nolgot, teiks, tad 10 darbinieks tīras papīri vienkārši. Tas ir tas veids, kā faktiski tie, kā lai saka, mēs netiekam vaļā no tā jēdziena, ko mēs dēvējam par naudas apgūšanu. Nevis mērķa sasniegšana, bet naudas apgūšana. Mēs iztērējam naudu, nauda ir iedalīta, ir kaut kas izdarīts, bet nepadomājam par to, ka rezultātu varēja sasniegt varbūt daudz labāk. Tā ir liela problēma. Bet tomēr tas pozitīvās nots, ja mēs skatāmies personīgi, kas vairāk nevis tie riski vai tās problēmas, kas mums šobrīd, bet arī skatoties to attīstību, kas personīgi jūs visvairāk aizrauja un iedvesmo, domājot par nākamo 10 gadu nākotni Latvijas juridiskajā nozarē? Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kas aizrauja. Es dzīvoju tādā cerībā, ka mēs spēsim vairāk vai mazāk šo sistēmu sakārtot, ka mēs iesim vairāk uz kopīgu mērķi, ka mēs ka nebūs tā, ka prokuratūras pilda savu funkciju, ka viņi tikai apsūdz, tiesa tikai tiesā un viņiem interesē tikai notiesāt. Es atvainojos, ka es saku notiesāt, jā, bet pamatā tiek pievērts acis ļoti daudziem pārkāpumiem, kur, kā es daudziem kolēģiem teicu, ja mēs būtu Amerikā noteikti attaisnot, jā, jo nevar būt tādi pārkāpumi, uz kuriem pievēram acis, jo kaut vai šis jēdziens, kad pierādījums ir daļai pieļaujams. Ko nozīmē daļai pieļaujams pierādījums? Tātad, šito teikumu mēs ņemam, vai šito neņemam, jo kaut kā citādāk. Ir tāds dīvainības mums joprojām, un ja mēs spēsim saskatīt, ka mēs visi strādājam, tā teikt, sabiedrības labā, lai sabiedrība kļūtu labāk, lai cilvēki kļūtu labāk, lai visa valsts attīstītos. Es domāju, ka tad arī tā pieeja būs, ir jābūt šai valstiskajai pieejai daudz vairāk. Nevis tikai tā šaurā resoriskā pieeja, kas pilda tikai savu funkcijas, neskatoties par to, kas ir tālāk. Sadarbība, saskaņotība un ar skatu nākotnē. Daram tā. Un šajā interviju sērijā mēs arī esam aizsākuši tradīciju. Līdz ar to pēdējais jautājums nebūs no manis, bet iepriekšējais mūsu saruna viesis ir nodevis jums jautājumu. Un līdz ar ko tātad šodienas pēdējais jautājums es jums vēlos nodot Edvīna Danovska vaicājumu. Redz kā. Vai mākslīgā intelekta rīku izmantošana juridiskajā praksē varētu samazināt juridisko pakalpojumu izmaksas? Advokāts saka, juridiskā palīdzība. Pakalpojums sniedzas, kā saka, tas nav pakalpojums, bet palīdzam cilvēkiem, tas ir viens. Otrs, vai samazinās šīs izmaksas? Varbūt kādos vienkāršajos, tas, par ko mēs runājam, kad varbūt kaut kāda dokumentu sastādīšana, kaut kāda, kas ir vairāk standarta veida, bet tur, kur ir intelektuālais darbs, kur ir jāstrādā ar tādiem jēdzieniem kā emocijas, varbūt mazāk, bet tieši pieredze, spēja pārliecināt. Ir daudz tādas īpašības, kuras juristiem ir nepieciešams, kuras izveidojas laika gaitā, kaut vai oratora māksla un tā tālāk. Tas arī atstāja savu ietekmi. Līdz ar to es domāju, tie, kas būs ļoti labi profesionāli juristi, viņi ļoti labi konkurēs ar mākslīgo intelektu. Bet sastrādājas tieši kopā ar mākslīgo intelektu, ka viņi integrē viņu iekšā savā darba vidē. Varbūt viņi būs darba rezultāti būs tikai labāk. Viņi operēs, mākslīgais intelekts iedos juristu rokās daudz plašāku materiālu, ar kuru varēs operēt, ar kuru varēs pamatot, un es domāju, ka tas nesamazinās izmaksas, jeb kā mēs varam nosaukt par tiem juristiem, kur būs ļoti labi. Tagad arī jums ir iespēja nodot savu jautājumu nākamajam viesim. Jā. Jā, tā tulītās. Jautājums ir tikai par mākslīgo intelektu, ja mēs varam par jebko jautāt. Jebkāda konteksta jautājums, ko jūs vēlaties, tikai nākamajā lapā. Nākamā lapa.
kārtīgi nodot visu, kas ir uz sirds, un tad nākamajam cilvēkam tāpat kā jums būs jāatbild. Jā, tas nav vienkārši. Visas plašās iespējas. Un jāparakstās laikam ar vēl. Jā, autogrāfs bez variantiem. Bez tā sarāk nav autentisks. Mums ir visi no oficiālajiem avotiem, tikai kā platformā tā kladītā arī. Es parakstos, jā. Tavu pildspalvu nevar parakstīties. Un man ir foršā pildspalva, bet šis nevis papīrs slidens ir. Papīrs, jā. Viņa ir asarot, jā. Viņa iedūrās man papīrā. Neiznāca paraksts, bet... Bet tas būs ar tādu pievienotā vērtību. Viņam būs emocija klāta. Man ļoti interesē šis jautājums. Vienmēr redzēt, iepriekšējā reize bija ļoti forši ieraudzīt. Es tagad varu paskatīties? Protams. Super. Tā. Vai var salasīt? Vai 10 gadu laika periodā tiks izmainīts krimināla process, atgriežoties pie iztiesāšanas, nepārtraukšanas? Jā, nepārtrauktības principa. Vai tāda, lai to var... Vai pietuvināts process šim principam? Vai pietuvināts process šim principam? Tas ir varens sarežģīts jautājums, ja viņi uzdod man, būtu klusums. Tas skaidrs kā diena. Salvadi, milzīgs paldies par jūsu laiku šodienas sarunai. Tas bija tiešām ļoti vērtīgi un bija tik liels prieks arī, kad varējām atvērti parunāt arī gan par visu karjeras gājumu, ārpus advokātu biroja aktivitātēm. Un, ir ļoti liels prieks redzēt, ka šobrīd arī mums advokātu padomas priekšsēdētāja krēslā mums sēž tik kompetents cilvēks ar skatu nākotnē, ar fundamentālu saprašanu par tehnoloģijām. Man ir ļoti, ļoti liels prieks un ļoti liela ticība un pārliecība par pareizo virzienu, ko mēs kā Latvijas juridiskā nozare veiksim arī tuvāko gada, 2, 5, 10 gadu laikā. Paldies jums! Paldies!